Uz izbraukumu sēdi Talsos sabrauca Latvijas pašvaldības Savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas dalībnieki. Sēdes laikā tika aktualizēti jautājumi par to, kā uzlabot Latvijas pašvaldības veiktspēju. Viens no projekta ietvaros veiktajiem darbiem ir informācijas sistēmas datu bāzes izveidošana. Esiet visi mīļi sveicināti Talsos, jūs atrodaties Talsu tautas namā. Latvijas pašvaldību savienība sadarbībā ar Norvēģijas pašvaldību savienību ir izveidojusi informācijas datu bāzi ar mērķi atvieglot vietējām pašvaldībām pakalpojumu izvērtēšanu, kā arī uzlabot pašvaldību veiktspēju, analizēšanu un novērtēšanu. Datu bāze ir izveidota projekta lietprātīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana ietvaros. Datu bāze vajadzīga tādēļ, ka, diemžēl, pēdējos 10 apmēram gados faktiski ir likvidēti dati, nav atrodami vairs dati par teritorijām. Varbūt tas nav darīts speciāli, bet pašlaik situācija ir tāda, kad valstī tiek uzkrāti dati labākajā gadījumā par veselu pašvaldību. Nekas nav zināms par pašvaldības iekšieni. Piemēram, neviens nekrāja datus, kas notiek, piemēram, Valdemārpilī vai Stendē vai Sabilē, tikai Tukuma novadā. Nerunājot par to, kad ir vēl novada pagasti, kad ir ciemi, kad ir apdzīvotas vietas, ka tur dzīvo cilvēki, ka viņiem ir dažādas problēmas, tās problēmas nekur neparādās. Un tādēļ tas ir galvenais iemesls, kādēļ bija vajadzīgs pie tā sākt strādāt. Šobrīd tehnoloģiski datu bāzes sistēma ir izveidota, un Latvijas pašvaldības savienība ir sākusi vest sarunas gan ar pašvaldībām, gan valsts iestādēm par datu vākšanu, apkopošanu un to ievadīšanu sistēmā. Programmatūra ir pabeigta, bet viņa jāpild iekšā, un mēs to pildīšanu iekšā plānojam, ka mēs tā datu bāzi varētu strādāt kāds 20 gadus. Tas nozīmē, ka mēs viņu izmantosim priekš tam, lai rosinātu pašvaldības, balstīt uz faktiem savu lēmumu pieņemšanā. Soli pa solim. Pagaidām mums ir vienkārši sarunas ar dažādām ministrijām, ar valsts ieņēmumu dienestu, ar Centrālo statistikas pārvaldi, ar Reģionālās attīstības aģentūru par to, ka mēs no viņiem šo to savācam, un plus mēs esam sākuši procesu, ka vācam datus no pašām pašvaldībām patiešo. Kā pastāstīja pašvaldības savienības vecākais padomnieks, šobrīd lielākā daļa vietējās pašvaldības jau ir pārslogotas ar dažādu datu un informācijas sniegšanu attiecīgām valsts iestādēm. Tādēļ arī datu sniegšana jaunizveidotajai datu bāzei vēl nav aktīvi uzsākta. Talsu novada pašvaldība jaunizveidoto informācijas sistēmu vērtē pozitīvi un saskata priekšrocības datu bāzes izmantošanā. Valsts dažādi dienesti datus vāc samērā daudz. Diemžēl tie dati, diezgan vērtīgi dati, tiek savākti ministrijās, bet netiek apstrādāti. Tas nozīmē, ka kaut kur Latvijā dati ir, bet viņus neviens neanalizē un neapstrādā. Kā arī nav izveidojusies tāda profesoru datu analizēšana publiskajā sektorā. Par to ir pēdējā laikā sūdzējusies gan valsts kancelēja, gan par to runā pašlaik premjers un finanšu ministrija un tam līdzīgi, kad viņi jūt, ka dati ir, bet viņi netiek izvērtēti. Mēs no savas puses rūpējamies par to, lai būtu pašvaldībām šī informācija. Databāze būtu šādā veidā interesanti gan katrai pašvaldībai atsevišķi, īpaši lielajām pašvaldībām, tā skaitā arī Talsu novadam, jo mums tomēr ir 18 teritoriālās vienības, un tad, lai izanalizētu situāciju un to varētu skaidri parādīt arī kartogrāfiski piekam vēl, tad tas ir ļoti izdevīgi, ļoti labi, ļoti faktoloģiski, tātad objektīvi, un tad nebūtu vairs varianti tik daudz kaut kādām darbībām ar to man liekas vai es domāju. Te ir skaidrs uzreiz redzams, cik tas ir, cik ir konkrēti skaitļi, kāds ir pakalpojumu saņēmēju skaits, cik tas maksā un tā tālāk. Bet, protams, ka liels darbs ir jāpadara, lai to visu ievietotu. Šobrīd datu bāzē ir salīdzinoši maz atrodamu datu, taču pašvaldības savienība cer, ka ar katru gadu datu sistēmā būs arvien vairāk. Informācijas sistēmai piekļūt un to izmantot varēs ik viens iedzīvotājs, ik viens profesijas pārstāvis. Mēs ceram, ka to datu bāzi diezgan plaši izmantos gan žurnālisti, gan studenti. Un droši vien pēc tam jau varbūt arī citi interesanti, jo, piemēram, studentiem ir ļoti bieži vien jautājumi par pašvaldībām. Viņi varēs tur atrast ļoti daudz ko.
Tā skaitā dažādas, gandrīz tā kā biblioteka, tādu kā pieredzes aprakstus dažādas un citās valstīs esošas derīgas publikācijas par līdzīgām tēmām. Bet par konkrētu jautājumu, piemēram, ja pēkšņi ieinteresē, kas notiek ar dzīvokļiem, vai kas notiek ar nekustamiem īpašumiem, vai kas notiek ar kaut kādiem noteikumiem, ko pašvaldības izdod, tas noteikti interesēs arī žurnālisti. Pagaidām viņi vēl tādi patukši, jo viņi ir sākuma stādijā. 9. augustā Latvijas pašvaldības sociālo dienestu vadītāji un pārstāvji sabrauca Talsos uz izbraukumu sēdi, lai pārunātu aktuālos jautājumus un iepazītos ar sociālo darbu un veselības aprūpi Talsu novadā. Sēdes pirmajā pusē tika aktualizēta informācija par jaunizveidoto informācijas datubāzes sistēmu, un sēdes otrajā daļā pēc Talsu novada prezentācijas visi viesi tika iepazīstināti ar Talsu novada radošo sēdu. Kristīne Frēmene, Girts Grenevits, Talsu televīzija.